Rodžers Bukārts. Palaiž trīpu uz vārtiem, te cīņa iepratīm tiem. Mediens uz distanci vēlreiz uz vārtu priekšu un neļauj tur ripē nonāk Anžāns. Viss vēl nav beidzies. Somi turpinās uz teicam piespēlē un uzņēma arī izdarīts metiens, kas tiek nogādāts vārtos. 1-0 Somijas komandas labā. Somijas izlasē ļoti jaudīgas tieši pēdējās dažas minūtes. Un te momenti veidojās jau vairākas bīstamas epizodes pie Kristera Gudļevska vārtiem. Un te šī piespēle no aiz vārtiem tieši pretī. Tur brīvs spēlētājs pretkustībā sanāca šeit Kristeram Gudļevskim virzīties ārā uz šo metienu. Un redzam, ļoti veiksmīgi trāpa. Somijas izlases spēlētājs uzreiz nesaskatīja, kurš tas ir, bet 1-0 izvirzās vadībā. Lembergs piesēla. Arī bija tā situācija, ka tu meti no šķiveri. Protams. Tas bija viens no standarta gājieniem. Tas bija aprēķins. Tikmēr no zilās līnijas izdarīts tāls metiens un Rīper vārtos Viljamī Marjālā izdara metienu. Jāskatās, kas tur vēl vārtu priekšā notiek, vai tur bija trajektorijas maiņa vai nē. Bet Marjālā atzīmējās ar gūtajiem vārtiem, tā vismaz pagaidām izskatās. Skatāmies te atkārtoju. Suns pavalk arī ļoti veiksmīgi pa zilo līniju, atbrīvo vietu. Marjālam metiens no distances šķiet nebija trajektorijas maiņas, bet tur pamatīga burzma brīdī, kad rīpvīs vārtiem. Ravīnskis ar laukumu vidusdaļu. Izdodās viņam tik pie labas iespējas. Neizdodās pārspēt Salminenu. Andrij Ravīnskis uzbrukuma zonā turpina turēt rīpu. Ravīnskis tālākais vārtiem. Nesprotarenkovs ar zilo līniju. Līdz Anžānam Rīper nogādāt. Anžāns un vārti! Latvijas izlases samazina rezultātu starpību līdz minimumam Anžāna. Meities no zilās līnijas ieldo vārtos. Lielisks darbs tur vārtu priekšā. Anžāns ar metienu no zilās līnijas pārspēja Salminenu. Pirmie vārti. Anžānam spēlējot Latvijas izlasē pieaugušo līmenī. Mirklis, ko atcerēties, bet vēl darbs ir jāizdara līdz galām. Redzam vēlreiz vārtu gūmu. Skatāmies te. Ravīnskis. Vārtu priekšā. Neko neredz Salminens, bet jāatzīmē arī Anžāns. Skatāmies te, kā viņš sev atbrīvo vietu, atbrīvo metienu līniju. Un metiens. Tur ar vārtu gumiem neizcēlās. Otrā rīpa viņam šajā sezonā. Un tas ir Latvijas līdzdējāts priekšā. Uz te bīstam epizodē. Kā jau šajā stūrī. Elegants plaukstas metiens Oivā Keskinens no Amperes Tamparas ir vārta autors. Sākotnēji šīs uzbrukums nešķita pietiekami bīstams Somijas izlasē. Keskinens pieslēdzās uzbrukumam un viņš kā trešais palika brīvs tieši pretī vārtiem un ļoti spēcīgs, ļoti precīzs metiens Keskinena izpildījumā. Šādās situācijās viennozīmīgi var teikt, ka šeit vārtsargam bez variantiem. Ne bez veiksmes Ripa nonāca līdz Keskinenam, bet tā precizitāte, tas spēks, kādā raidīja Ripa vārtu virzienā Keskinens. Pašā augšējā stūrītī trāpa tieši zem. Minūte 15 vēl. Rihards Bukārts uz vārtiem. Ripa atsīt. Aktuvis Salminens. Un te no savas lauka puses negluži no neitrālās zonas ieraidīt Ripa vārtos Somu izpildījumā. Un Somiem 4-1 rezultāts iedegās uz tablo. Puistel, 4. vārtu autors Somijas izlasē. Protams, atgriezīsies laukumā Kristers Gudļevskis. Minūte un 8 sekundes vēl jāspēlē šajā spēlē. Te mēs redzam metiens no tādas tālākas distances atsit
Salminens, un tālāk jau redzam arī šo metienu, tuvāk pie sarkanās līnijas jau bija Puistelis. Un precīzi no savas laukuma puses viņš